700 miljonu krāpniecība. Par to tālāk video, bet vispirms par Bitcoinu. Bitcoins šobrīd mums 91 tūkstotis. Bitcoins turpina saglabāt šo te lokālo uptrendu, par ko jau dažas dienas atpakaļ minēju, kad bija izveidojies tad higher low un higher high. Un kopējā tirgus kapitalizācija kriptovalūtai virs 3 triljoniem ASV dolāru, kas ir svarīgi noturēt 3 triljonu zonu. Eiropols atklājas kriptovalūtas krāpniecības tīklu, kas ir izkrāpis vairāk kā 700 miljonus eiro, tieši izmantojot neīstus vai viltotus investēšanas platformas. Tāpat ne par kripto, tad Elon Muska X platformai tiek piemērots 120 miljonus eiro sods no Eiropas Savienības par dažādākiem pārkāpumiem. Amerikas valdība turpina atpirkt savu parādu, vakardien atpirkt 2 miljardus ASV dolāru, un tādā veidā šajā nedēļā kopumā jau atpirkti 14,5 miljardi ASV dolāru.